Apskatāmies, kas ir noticis aktuāls pēdējās dienās. Dubajas tiesa atzīst algu maksājumus bitkoinā un kriptovalūtā. Interesanti, Latvijā kaut kas arī tāds nākotnē būs. Pēc pēdējiem Polymarket datiem Trumps atpaliek no Harris tikai par 1%. Pēdējie dati liecina, ka pasaulē kopā ir 617 miljoni kriptovalūtas turētāju. Amerikas ETF-os bitkoinam lielāks inflows, un tas bija 35,9 miljoni, Ethereumam ar mīnuszīmu un lielāks outflows, un tas bija 15 miljoni. Telegram spēle Dogs jau 20. augustā listojās biržā, un katrs, kas šo spēli iepriekš bija palaidis, var jau pieteikt savu airdropu. Redzēsim, cik liels tas būs. Dodies uz profilu aprakstu, sameklē manu Telegram grupu un pievienojies. Tur viss un par ap kriptovalūtām. Vēl tikai pieminēšu to, ka līdz pirmdienas 6 ir vēl iespēja piedalīties konkursā. Dodies uz TikTok vai Instagram profilu, sameklē konkursu video un piedalies.